Tā ir anonīma persona. Dažkārt šie jautājumi, manuprāt, ir ļoti formāli, tiek uzdoti visiem 100 deputātiem, un dažkārt man liekas pat tiešām aiz gara laika. Protams, es arī saprotu tos cilvēkus, kuriem varbūt patiešām interesē deputātu viedoklis, bet tādā gadījumā būtu vēlams, ja viņam interesē deputātu viedoklis, vērsties tieši pie deputāta, arī atklājot savu personību. Šie spēles noteikumi tātad, lai būtu līdzīgi. Es esmu viena no tām, kurām ir patiešām visvairāk vēstules. Cilvēki nezin, ka deputāts nevar salabot jumtu, ka deputāts nevar atdot viņam atpakaļ, atgriezt nozagto sētu vai automašīnu. Deputātam šeit ir galvenokārt likumdošanas darbs un būtu jāvēršās pie pašvaldības. Es nepiekrītu pilnīgi pārējai uz maksas apmācību, un, manuprāt, šodien notiekošais Latvijas universitātē, runājot par to, ka mūsu izglītība ir tik slikta, salīdzinot ar citām attīstītām valstīm, mums ir nesis ārkārtīgi lielu ļaunumu. Tāpat kā visur, mums ir ļoti labi studenti, tad ir viduvēji, un tad ir tādi arī, kas knapi tur, tur iziet cauri tai universitātei. Bet es domāju, ka tiem cilvēkiem labākajiem, kas cenšas, tomēr tiem būtu arī jāfinansē viņi no valsts budžeta. Jo pretējā gadījumā, skatoties arī, kā ir ar maksām Eiropā, tad mēs te paliksim gandrīz bez studentiem. Mums vajadzētu samazināt augstskolu skaitu, kur sagatavo, piemēram, juristus. Mums vajadzētu otrkārt vienoties par to, par vienādām prasībām, piemēram, par gala pārbaudījumiem, par to, kas notiek, vai raksta tikai bakalaura darbu, vai ir kaut kāda eksāmeni, vai raksta tikai maģistra darbu, vai gala pārbaudījums ir. Jo mums ir dažāda prakse, un šeit nav šīs te vienotās kārtības. Pašlaik ministrs sevi radīs tāda cietēja un reformu cīnītāja oreola, kur kāds uzstājās pret viņu idejām. Tas, manuprāt, nav pareizi. Mēs visi gribam, lai šīs reformas būtu, bet ir tomēr arī jāmēģina runāt arī ar šiem cilvēkiem, kas šajā nozarē strādā. Jo neviens jau negrib kaut kādu pilnīgi palikt tādu, kā mēs pašlaik esam. Mēs to redzam, ka mums par daudz ir šo augstskolu uz Latvijas iedzīvotājiem. Bet te jau tā pretestība, protams, ka būs. Jo neviens jau negrib zaudēt sev darbu un arī sev naudu šajā sakarā, ko viņi pelna ar šīm lietām. Bet tur jāsāk būt pēc kaut kādas vienotas sistēmas, nevis pateikt, ka viss ir slikts, varbūt visu likvidēsim un tad sāksim no jauna. Ja?